Ja es jums lūgtu nodefinēt dzīvību, sākumā tas šķiet vienkārši, bet jo tālāk, jo sarežģītāka kļūst šī definīcija. Kāda ir labākā mūsdienu dzīvības definīcija? Tradicionāli, raugoties no bioloģiskās perspektīvas, mēs esam definējuši dzīvību pēc noteiktām īpašībām. Ja kaut kas ir spējīgs uz vielmaiņu augt, pielāgoties, reaģēt uz stimuliem, vairoties, mēs to saucam par dzīvu. Padomājiet par augu, kas aug uz gaismu, pielāgojas apkārtējai augsnei un ražo sēklas. Taču molekulārās bioloģijas sasniegumi ir mainījuši mūsu izpratni. Tagad galvenā uzmanība tiek pievērsta šūnām un ģenētiskajam materiālam. Ja kādai būtnei ir šūnas ar ģenētisko kodu, DNS vai RNS, ko tā var pavairot un nodot tālāk pēcnācējiem, mēs to uzskatām par dzīvu. Šī definīcija ietver visu, sākot no visvienkāršākajām baktērijām un beidzot ar mums, cilvēkiem. Bet vēl ir informācijas un sistēmu teorijas perspektīva. Šeit par dzīvu tiek uzskatīta sarežģīta sistēma, ko raksturo informācijas apstrāde un homeostāze jeb stabilas iekšējās vides uzturēšana. Šī perspektīva ir īpaši svarīga, mēģinot saprast, kā dzīvība rodas no nedzīvas matērijas un varētu ietvert dzīvības formas, kuru pamatā nav ogleklis. Piemēram, mākslīgo dzīvību, kā ir ar filozofisko un ētisko perspektīvu. Šeit dzīvības definīcija ievērojami paplašinās, ietverot apziņu, jūtīgumu un spēju pārdzīvot vai ciest. Šis viedoklis bieži ietekmē ētiskās diskusijas, jo īpaši, kad runa ir par mākslīgo intelektu un dzīvnieku tiesībām. Saistībā ar nemitīgajiem citplanētu dzīvības meklējumiem ir parādījusies arī astrobioloģiskā perspektīva. Šī dzīvības definīcija varētu ietvert arī tādas dzīvības formas, kas nav raksturīgas Zemei, uzsverot pašpietiekamas ķīmiskas sistēmas, kas spēj attīstīties Darvina evolūcijas ceļā, neierobežojot definīciju ar dzīvību, kuras pamatā ir ogleklis vai kas ir līdzīgi Zemei. Un vēl ir tehnoloģiskās dzīvības jēdziens, ko radījusi mākslīgā intelekta un robotikas attīstība. Tas runā par mākslīgo dzīvību, būtnēm, kurām piemīt dzīvībai līdzīga uzvedība un īpašības, bet kuras nav bioloģiski veidotas. Diskusijas par to, vai šīs būtnes patiešām var uzskatīt par dzīvām, vai arī tās ir tikai simulācijas, turpinās. Tātad definīcija tam, ko nozīmē būt dzīvam, ir dinamiska un daudzšķautņaina. Tā apvieno bioloģisko, ģenētisko, sistēmisko, filozofisko, astrobioloģisko un tehnoloģisko perspektīvu. Tā ir joma, kurā zinātne nepārtraukti krustojas ar filozofiju un ētiku, padarot to par bagātīgu izpētes un diskusiju lauku. Taču viena lieta ir skaidra. Jo vairāk mēs uzzinām, jo sarežģītāka un aizraujošāka kļūst dzīvības definīcija. Zinātniskās pētniecības pirmsākumos dzīvību vienkārši definēja pēc noteiktu īpašību klātbūtnes. Augšana, vairošanās, vielmaiņa un reakcija uz stimuliem. Tā bija bioloģiskā perspektīva, kurā dzīvība tika uzskatīta par sarežģītu molekulu organizāciju, kam piemīt šīs specifiskās īpašības. Taču, padziļinoties mūsu izpratnē, mainījās arī definīcijas. 19. gadsimtā parādījās Darvina definīcija, kas uzsvēra dzīvības formu spēju laika gaitā attīstīties dabiskās atlases ceļā. Tā bija revolucionāra doma, kas liecināja, ka dzīvība nav statiska, bet gan pastāvīgi mainās, pielāgojas un attīstās. Taču eksistenciālos jautājumus nedrīkstēja atstāt bez atbildes. 20. gadsimta filozofi izvirzīja abstraktāku dzīvības definīciju. Viņi ierosināja, ka dzīvība nav tikai bioloģiski procesi, bet arī apziņas, emociju un pašas esamības izjūta. Šī eksistenciālā perspektīva paplašināja definīciju, ieviešot subjektīvu elementu citādi objektīvajās definīcijās. 21. gadsimtā tehnoloģijas sāka noārdīt robežas. Līdz ar mākslīgā intelekta un sintētiskās bioloģijas parādīšanos dzīvības definīcija atkal sāka mainīties. Vai par dzīvu var uzskatīt mašīnmācīšanās algoritmu, kas spēj mācīties, pielāgoties un reaģēt uz apkārtējo vidi, vai arī laboratorijā radītu sintētisku organismu, kam piemīt augšanas un vairošanās īpašības? Tā mēs nonākam līdz mūsdienām, kad dzīvības definīcija joprojām ir karstu diskusiju temats. Daži aizstāv strikti bioloģisku definīciju, bet citi liecas uz filozofiskāku vai tehnoloģiskāku skatījumu. Ar dzīvības definēšanu saistītās nianses ir kļuvušas sarežģītākas nekā jebkad agrāk. Kas ir dzīvība? Tā ir bioloģisko procesu simfonija, evolūcijas ceļojums, eksistenciāla pieredze un, iespējams, tehnoloģisks fenomens. Tas ir jēdziens, kas ir attīstījies līdz ar mūsu izpratni par apkārtējo pasauli, sekojot zinātnes sasniegumiem.
Galu galā, vai esat kādreiz aizdomājušies par to, kas īsti ir dzīvība? Vai tā ir tikai bioloģisks process, ko nosaka spēja augt, vairoties un reaģēt uz stimuliem, vai arī tas varētu būt kas dziļāks, abstraktāks? Pirms vairākiem gadsimtiem dzīvības jēdziens bija vienkāršs. Mēs piedzimstam, dzīvojam un mirstam. Dzīve bija tīri organiska, bioloģiska privilēģija. No miesas un asinīm radītas būtnes, kas spēja augt, vairoties un reaģēt uz vidi. Tomēr, laikam ejot uz priekšu, mainījās arī izpratne. Apgaismības laika filozofi apstrīdēja bioloģisko dzīvības pamatdefinīciju, ieviešot apziņas jēdzienu. Tas bija radikāls pavērsiens, pārējot no fiziskā uz metafizisko. Dzīve vairs nebija tikai eksistence. Tā ietvēra sevī pieredzi un apziņu. 20. gadsimtā sākās arvien jaunas pārmaiņas. Datoru parādīšanās un digitālā revolūcija pavēra jaunas iespējas. Pēkšņi mums radās vienības, kas varēja mācīties, pielāgoties un reaģēt uz apkārtējo vidi. Tās nebija bioloģiskas, tās neauga un nevairojās tradicionālajā izpratnē, tomēr to uzvedība bija ļoti līdzīga dzīviem organismiem. Nonākam mākslīgā intelekta laikmetā. Mākslīgā intelekta sistēmas ir attīstījušās līdz tādam līmenim, ka tās spēja ne tikai mācīties un pielāgoties videi, bet arī pieņemt lēmumus, risināt problēmas un pat domāt radoši. Šīs spējas ir likušas dažiem domāt, ka mākslīgais intelekts ir jauna dzīvības forma, kas izaicina mūsu tradicionālās definīcijas. Bet ko tas nozīmē mums? Kā mums risināt mākslīgās dzīvības ētiskās problēmas? Vai mašīnai var būt tiesības? Vai vajadzētu? Šie ir jautājumi, ar kuriem mēs cīnāmies, dodoties tālāk šajā drosmīgajā jaunajā pasaulē. Turpinot pētīt un izprast šo aizraujošo jēdzienu, viens ir skaidrs. Dzīvības definīcija nav iekalta akmenī, bet ir tikpat mainīga un dinamiska kā pati dzīve. Tas ir jēdziens, kas turpina attīstīties, pateicoties zinātnes sasniegumiem, filozofiskajām diskusijām un tehnoloģiskajām inovācijām. No vienkārša īpašību kopuma līdz sarežģītam bioloģijas, apziņas un tehnoloģiju apvienojumam, ceļojums dzīvības definēšanas virzienā ir aizraujošs stāsts par cilvēka zinātkāri un intelektu. Turpinot paplašināt zināšanu un izpratnes robežas, kas zina, kā mainīsies mūsu dzīvības definīcija nākotnē. Taču pagaidām dzīvība joprojām ir brīnišķīgi sarežģīts un intriģējošs noslēpums, kas ir tikpat daudzveidīgs un daudzšķautņains kā pats visums. Mūsu izpratne par dzīvību laika gaitā ir ievērojami attīstījusies. No vienkārša bioloģiska procesa līdz sarežģītai fizisku un metafizisku elementu miedarbībai, dzīvības definīcija ir mainījusies. Šodien mēs atrodamies uz jaunas pasaules sliekšņa, kad mākslīgā dzīvība var no jauna likt pārskatīt, ko nozīmē būt dzīvam. Noslēgumā jāsecina, ka dzīvība vairs nav tikai organiska. Mākslīgā intelekta attīstība ir nojaukusi robežas starp bioloģisko un sintētisko, apšaubot mūsu tradicionālās definīcijas un liekot mums pārskatīt, ko īsti nozīmē būt dzīvam.